Gobzemam bijušas attiecības ar apjomīgā krāpšanas lietā iesaistītu bijušo Pāreks bankas darbinieci, kurai tagad esot liegts izbraukt no Izraēlas. Krievijas bankas Atkriķija darbinieks Ruslans Pinājevs 2011. gada oktobrī iegriezās smalkā Ženēvas juvelieru veikalā un nopirka 10 karātu briljanta gredzenu, samaksājot vairāk nekā $1,5 miljonu. Gredzenam pakaļ viņš atnāca pēc dažām dienām, šoreiz ar sievu pie sāniem. Pāris ne tikai paņēma gredzenu, bet nopirka vēl 2, šoreiz ar rozā un dzelteniem briljantiem. Par tiem samaksāja vēl apmēram $2 miljonus. Gredzenu pirkšanu sīki apraksta Anglijas tiesa, kur banka Atkriķija iesūdzēja Pinājevu un vēl citus darbiniekus, kā arī viņu sievas, par $150 miljonu izkrāpšanu. Pinājevs tiesā skaidroja, ka naudu pārvērtis briljantos, jo baidījies no eirozonas sabrukuma. Taču tiesnesis nenoticēja, bet secināja, ka gredzenus varēja vieglāk pārvest uz Izraēlu, uz kurien pāris aizmuka un pieņēma jaunus vārdus. Abi arī no bankas skaidrā naudā izņēma $500,000 šveices franku. Šī nauda bijusi ieskaitīta no Latvijas krājbankas īpašnieka Vladimira Antonova kontrolētas kompānijas. Pinājeva sieva ir bijusī Pāreks bankas vadoša darbiniece Marija Kovārska. Latvijā viņas advokāts strīdā ar Atkriķiju bija Aldis Gobzems. Es nevaru komentēt savu bijušo klientu lietas. Man ir profesionāls noslēpums. Aldis Gobzems ne tikai bija Marijas Kovārskas advokāts. Viņš arī dzīvoja viņai piederošā dzīvoklī, gandrīz 170 kvadrātmetrus plašā dzīvoklī Vecrīgā Grēcinieka ielā 22. Un tas vēl nav viss. Pēc zemesgrāmatas spriežot, viņš bija aizdevis viņai diezgan lielas naudas summas. Parādās aizdevuma līgums, kurš gan ticis reģistrēts zemesgrāmatā 3 gadus vēlāk, kad banka Atkriķija jau bija vērsus piedziņu uz šo dzīvokli. Dzīvoklis vairākus gadus bija ieķīlāts par labu Gobzemam, hipotēkas apmērs pieauga līdz €320,000. Jāatgādina, ka Kovārska 2011. gadā, kad it kā noticis darījums, varēja atļauties miljonus vērtus gredzenus, uz viņas vārda tika nopirkta arī villa Ženēvas pievārtē par $24 miljoniem, no kuriem lielākā daļa nākusi no krājbankas Antonova kontrolētas kompānijas. Kādēļ šai sievietei vajadzēja aizņemties naudu no advokāta Gobzema? Es kā privāta persona droši vien esmu varējis dzīvē darīt daudz ko, tas nav nekas nelegāls. Bet šo sievieti jūs zināt, ka viņai ir tiesvedība Anglijā, kur viņa vaino izkrāpšanas lietu? Es zinu, bet man ar to nav nekāda sakara. Man nav nekāda sakara ar šo sievieti tikai tik daudz, ka es esmu dzīvojis konkrētajā īpašumā. Un atsevišķos jautājumos es esmu bijis arī sniedzis juridisku konsultāciju. Bet jūs viņai tiešām aizdevāt vairāk nekā $300,000 eiro savulaik? Savus privātus jautājumus, man nav. Tas ir man kā privāta persona, es esmu varējis darīt, ko es gribu. Bet kādēļ jūs viņai aizdevāt? Kas jūs saista? Bet es jums jau atbildēju uz jautājumu. Manas privātas darīšanas vēstures, ko es esmu darījis, un kāpēc es nevarētu darīt ar savām, teiksim, attiecībām biznesa ziņā vai kā advokāts. Tās ir bijušas manas izvēles. Tur kaut kas pretlikumīgs ir. Bet jūs savus līdzekļus aizdevāt? Kāda nozīme ir minētajiem jautājumiem konkrētajā gadījumā? Citā Anglijas tiesas spriedumā lasāms, ka Gobzems 2014. gadā pārskaitījis €11,000 Kovārskas advokātiem Londonā. Kovārska liecinājusi, ka naudu devuši viņas vecāki, bet tiesnesim nekļuva skaidrs, kāpēc bija jāizmanto Gobzems kā starpnieks. Gobzems skaidrību nevieš. Ja tā ir bijis, es neatceros precīzi, bet ja tā ir bijis, tad droši vien tā ir bijis. Anglijas tiesa no Kovārskas nolēma piedzīt €20 miljonus. Izsolē pārdoti 2 viņai piederoši dzīvokļi Rīgā. Kur atrodas gredzeni un arī dārgas vāzes, nav zināms. Viens no neatbildētiem jautājumiem Gobzema veidotās valdības sakarā ir, vai pašam premjeram būs tiesības strādāt ar valsts noslēpumu. Izlūkošanas un pretizlūkošanas iestāde Satversmes aizsardzības birojas uzskata, ka Gobzema pagātne vēl jāpārbauda. Sapdirektors šonadēļ Latvijas radio pauda, ja cilvēkam bijuši biznesa darījumi, tos nav iespējams ātri pārbaudīt. Tad tiek publiski izteikti
pārmetumu, ka mēs netiekamies ar Gobzemu kungu, tad es varu teikt tā, ka, lai tāda tikšanās notiktu, tā ir intervija. Tās tiek praktizētas tagad praktiski visās lietās, kurās ir nepieciešams uzdot jautājumus. Un atkal es gribētu uzsvērt, jautājumi jau būs tādi, kad, lai nonāktu pie secinājuma, cilvēks melo vai nemelo. Tā intervija būs, bet mums ir jāsagatavojās. Premjera kandidāts Gobzems uzskata, ka viņa darījumi ar krāpšanas lietā iesaistīto Mariju Kovārsku nevar stāties ceļā pielaides saņemšanai. Kāds man sakars ar kādas citas personas darītām lietām? Es esmu slikta persona un valsts nodevējs, tāpēc, ka es esmu dzīvojis dzīvoklī kādu laiku. Tas ir viss absurds. Tas, ko jūs tagad mēģināt izdarīt, pilnīgs absurds. Gobzems pauž, ka šos darījumus drošības iestāde var pārbaudīt vienas dienas laikā. Pat ja tiešām 2011. gadā Gobzems aizdeva naudu Kovārskai, viņš nav paskaidrojis, kāpēc bija jāgaida 3 gadi, lai šo aizdevumu oficiāli reģistrētu. Un to Gobzems izdarīja tikai pēc tam, kad sievietei brieda nepatikšanas. Mums zināms, ka Gobzems Vecrīgas dzīvoklī mitinājās vairākus gadus, līdz pat šogad notikušajai izsolei. Neraugoties uz to, ka bija pieteicies kā aizdevējs, Gobzemam nesot izdevies no izsoles iegūt sev līdzekļus, bet nauda tikusi bankai Atkritie.